Sveicināti, draugi! Kā redzat, gada visaugstākais mēnesis ir pilns apņēmības mūs pārsteigt ar kārtīgu ziemu. Tas ir labi. Raidījums uz Meža taka arī atvēzējās jaunai sezonai, un šīs gads medniekiem, es teiktu, ir sācies ar nevienu asu, bet ļoti asu diskusiju par savvaļas dzīvnieku postījumiem. Visvairāk tas attiecās uz stalbriežiem, uz Latvijas valsts mežiem, diskusija ir par līgumu laušanu, un šodien raidījumā mazliet iedziļināsimies šajā tēmā. Tāpat nevienu mājasaimnieku, kurš varbūt pat nav mednieks, kurš varbūt ir veģetārietis, šogad kā nekad pārsteidza meža cūks. Jo daudz mēs iekopjam šādu skaistu mauriņu. Konkrēti šajā vietā saimnieks pagājušā gadā ieviesa elektronisko robotu, tā lai pie mājas būtu, kā teikt, patīkamāks skats. Un kā jūs domājat? Meža cūka, kā teikt, ir pēdusies kukurūzu, visas lauksaimniecības kultūras jau ir novāktas. Uz kurien jānāk ciemos? Pie saimnieka jānāk ciemos. Un te var ļoti labi redzēt, ka šī skaisti zaļā nopļautā elektrotraktoriņa izdarītais darbs ir vislielākā cieņā turpretīm tur tālāk, kur tiek pļauts ar izkapti, tur meža cūkām nepatīkās. Kā jūs domājat, cik saimnieks bija priecīgs un kā nākamgad sakārtot šo situāciju? Ko meža cūks dara? Kāpēc viņas nāk uz šo te blīvāko vietu? Tāpēc, kad maivabolē, kas ir kāpurā šobrīd pa ziemu, tusējās tur zem Velēnas, viņai arī tur patīk vislabāk. Paši esam redzējuši šīs te ceļa malas noblīvētās, tur viņām patīk. Attiecīgi meža cūka nāk pēc mīlesta, pēc gardumiņa un atstāja pāris vakaru darbs. Tas nav kaut kāds tur mēnešu darbs nosvīdušs, nē, pāris vakaros viņš šādi te izpildās. Brauc ciemos pie savu draugu, Maratu, virsējuši ūdenskritumus. Viņš arī dzīvo kapitālākajā nekurienē, tādā skaistā vietā, re kāds celiņš caur mežu. Un pat viņu ir apmeklējuši meža cūkas. Iedomājies? Liekas, kur tad vēl, draugi mīļie, kukurūzu lauku, brauciet, ejiet, ēdiet. Nē. Būs interesanti uzzināt, ar kādām emocijām viņš ieraudzīja savus jaunos rakumus. Man, Marata, interesē pirmā rīta emocija, zin kā, kad tu apenies iznāc ārā, savu mauriņu nopļauto un welcome! Jā, pirmā emocija bija tāda, kad nevar lamāties. Uzliksim pa virsu. Jo, haidī, jo viņas ir ļoti tādas profesionālas, jo viņas izvēlās visu iekoptāko zālē. Vai ne? Jā. Tur, kur ir vissmukākā zālīte, vislabāk nopļauts, tas viņam ir labākais. Bet pats interesantākais tā emocija pirmā man bija tāda ļoti spilgta un augsta. Bet es ar sievu sestdienu svētdienu četrāpus uz celīšiem, jo pat cik viņi to sūnu, to Velēnu paceļ. Mēs smuki salikām apakaļ, visu nolīdām, 2 dienas, četrāpus. Un pēc kādām 3 dienām iznāk vēl 2 reizes lielāks. Tad es teicu, jā, lai ir. Klausies, mēs apspriedām iepriekš, ir vairāk varianti, kā tikt ar to galā. Tu esi mēģinājis, nezinu, pieņemsim medniekiem runāt šeit apkārt. Jā, versijas dažādas. Jā. Pirmais pasākums, es saliku kameras, lai es vismaz zinu, ka viņas ir. Jā. Es nopirku petardītes, ka viņas sāk jau te kustēties, viņas kaut kur ap 11, 12. Tas izlēja ārā un pa logu izmet petardītes. Tad ir bijuši varianti, ka nostrādā. Tad atvaino, tad tu paņēmi mednieku kameras, tās, kas sūta tev bildīt, un izvietoji pa tām vietām, kur apmēram nāk. Jā. Okay. Es jau atkodu visu, no kurienes viņi nāk. Viņiem ir tāda trasīte, jo parasti ir vējš tādā virzienā, un tad viņas no tās puses atnāk un šādi te
malc visam īpašumam pāri. Pārbaudi, ja? Jā. Ok, petardīts tātad, jā. Petardīts. Esmu dzirdējis vēl, kad ir tāds šķidrums, ko var izsvindzināt, jo cūkām baigi nepatīk svešas vai savādas smakas. To sauc par repelenti, jā. Tas smaržu kopums, īstenībā plēsēju urīna kokteils. Bet es neesmu mēģinājis, jo man tā kaimiņos mednieks, viņš saka, tu vari pamēģināt, bet pieradīs tāpatās viņas. Jā. Tā kā... Nu labi, un mednieku kāda atsaucība ir, viņiem būtu jāmazina cūku skaits. Jā, es uzreiz mednieku kolektīvā, man tieši ir mednieku kolektīvā pa vidu, viens vienā pusē, viens otrā pusē, un es uzreiz bildes mednieku kolektīvām. Pēc kādas nedēļas, jā, viņiem te bija medības, viņi teica, ka vienu laikam esot nošāvuši, pārējās patrankājuši. 2-3 nedēļas bija miers, tad bija apakaļ. Tev ir novērojams kaut kāds, nezinu arī, kuros brīžos viņas nāk, jo nav jau tā, ka katru dienu, vai ne? Nē, tas ir baigi, bet es neesmu, principā tas viņas irojums bijis kaut kādas 4-5 reizes, tāda, ka viņi tiešām bariem nāk, bet to sakritību vai sakarības loģika tur neesmu vēl atrads, nē. Bet labi, psiholoģiskais moments, tad, kāds ir tāds gala secinājums? Skaidrs, ka ir metodītes kaut kāds, jā, bet psiholoģiski, tad, kā tu sevi esi nomotivējis tālākai sadzīvošanai, jo skaidrs, ka viņi būs. Pirmais bija, jā, protams, ka dusmas un tādas, kad tu līdz ņemši ieroci, ieši meklēt, kur ir cūkas, bet es mēģinu nomierināties jo gal galā es esmu viņu teritorijā, nevis viņas manā teritorijā. Jāsadzīvo. Bara izmērs? Grūti pateikt, bet es domāju, ka vismaz pēc skaņas un cik es redzēju, vienreiz es viņas redzēju šeit dzīvajā, ap 15-20 varēja būt. Jo viņas bija šeit lejā, man suņi prasījās ārā. Un es sapratu, ka kaut kas nav. Klients ir klāt. Jā, un es iznācu pat ārā uz balkoniņu, un viņas man pamanīja, un tad tā kā vilciens no šitās vietas uz to pusi caur krūmiem, bet tur reāli tā kā džips caur krūmiem izgāja cauri. Un arī faktors, ka tev tomēr saimniecībā ir 2 suņi, taču viņi tā visu sasmaržina savu teritoriju. Visi dzīvnieki, to gan es novērojis, viņi ļoti labi zina mūsu rutīnu. Mēs kā ieejam iekšā, viņi zina, ka suņi dzīvo iekšā, kā mēs ieejam iekšā, tā lapsas, stirnas. Nešas pamostās. Jā. Es pat citreiz, man ir termokamera, jo tā mūsu rutīna, ka mēs 6 no rīta, katru rītu vienalga kādā laikā, ejam staigāt ar suņiem, un vakarā 7. Tur plus minus 15 minūtes. Bet, ja es ap kaut kādiem 9, pus 10 izēju ārā ar termokameru, tad pilns tev sēta stāv. Stirnas parasti lapsas tāda, ienuti staigā. Ir vairākas lietas, ko saimnieki var darīt, lai preventīvi cīnītos ar šo te situāciju. Tirgu ir pazīstama tāda lieta kā repelents, kurš atbaida meža cūkas. Tas ir smaržvielu baloniņš, kurš sastāv no dažādām plēsīgo dzīvnieku urīna kombinācijas, jau sintezētas, protams, jā. Un tad vajadzētu veidot perimetru, kur ir iekarināti filča bumbiņas. Tās bumbiņas mēs piesūcinām ar šo te īpašo smaržvielu, un tādā veidā veidojam perimetru, lai ar smaržu vai smaku atbaidītu meža cūkas. Esmu to darījis un pielietojis. Ventspilī bija problēma Ventspils kapos. Stirnas nāca ēst ziedus, tos, ko atnes aizgājušajiem. Es teiktu, strādā ļoti labi, bet jāņem vērā teritorijas izmērs, jāņem vērā to, ka ja būs stiprs vējš no vienas puses, tad to smaku nesīs projām un meža cūka vienalga var ienākt iekšā teritorijā. Jāatcerās tas, ka jāatjauno laiku pa laikam ir šī lieta un, mēģināt var. Elektriskais gans arī ļoti laba lieta un efektīva. Jautājums, vai jūs savā teritorijā varat spēt atļauties šo te perimetru nožogot ar elektrisko ganu. Vēl viena lieta, runāt ar mednieku kolektīvu, kas dzīvo kopā ar jums šeit kaimiņos, slēgt ar medniekiem līgumu. Un ko mednieki var darīt? Viņi var darīt 2 lietas. Protams, intensīvi medīt meža cūkas, lai šis skaits ir mazāks. Radot šo spiedienu, medību spiedienu, meža cūka varbūt tās ies kaut kur citur projām. Otra lieta, ko var darīt un ko mednieki dara, viņi šobrīd ziemā piebaro savvaļas dzīvniekus.
ir izveidotas speciālas barotavas, tātad no lauksaimnieki tiek ņemti graudi, vēsti uz šo barotavu. Tur ir īpaši noteikumi, kurus mednieki zina, tātad nedrīkst uz zemes neko bērt, jābūt mucei, ir jābūt snīpītim, tur dozēti tiek padota barība mežcūkai. Un prātīgi izvietojot šīs te barotavas, tātad atvelkot mežcūku projām, pieņemsim no šīs saimniecības, ja mums būs barotava viena vairākus kilometrus tur mežā, viena tur, tādā veidā mēs šos dzīvniekus, kā teikt, potenciālās vietas novelkam projām maliņā. Tātad repelenti, elektriskais gans, sadarbība ar medniekiem. Tie ir daži no variantiem, ko jūs varat mēģināt. Nu jā, Gunti, jaunais gads iesākās ar diezgan dzidru diskusiju starp Latvijas valsts mežiem un mednieku pārstāvošām organizācijām. Varbūt ieskicē, kāpēc šī problēma tieši šajā gadā kļuva aktuāla, vai varbūt mēs esam lēnām pie viņas nonākuši vienkārši? Teikšu tā, ka visdrīzāk mēs esam lēnām nonākuši pie viņas, jo skatoties datus, 10 gadus atpakaļ akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži aizsargāja no brieža dzimtas dzīvniekiem jaunaudzes 6000 hektāru apmērā. Pagājušā gada fakts ir nepilni 26,000 hektāru aizsargātu hektāru jaunaudžu, kas naudiskā izteiksmē ir 5,7 miljoni eiro. Līdz ar to tā situācija akcijas sabiedrības prāta nav pieņemama, ir jāmeklē kaut kādi risinājumi un tie nepieciešami iespējami ātrā laikā sameklēt tos risinājumus. Tajā momentā mēs atrodamies 7 gadus vecā priežu jaunaudzē, kur mēs redzam stalbriežu radītos stumbra bojājumus. Lūk, izskatās šādi, un arī apkārtējiem stalbriežiem barības bāze ir pietiekama, redzam, viss ir pieejams, bet pārāk liels populācijas lielums. Vai tiešām tā ideja birmo apkārt, kad samazināt stalbriežu skaitu uz 2010. Gada līmeni? Tas arī droši vien nevar skatīties katru vietu kā uz 2010. Gada līmeni sasniegt, bet vidēji Latvijā 2010. gadā akcijas sabiedrības prātas dzīvnieku populācijas līmenis, skatoties 3 brieža dzimtas dzīvnieku sugām, bija optimāls no saimnieciskā viedokļa un arī medniekiem bija ko medīt. Labi, ja par nērtiem jautājumiem, tad otra skaļā lieta, ar ko iesākās 25. gads, bija, protams, šis te Latvijas valsts mežu izteikums par to, ka tagad tiks mainīta līguma attiecību kārtība, ja? Kā LMS uz to raugās? Pavisam nesenā sanāksmē, decembra sākumā, medību organizācijas tika aicinātas uz sarunu, kur izklāstīja jauno likuma saturu, termiņus, nosacījumus. To dzirdot, mēs, protams, iebildām, ka tas nebūtu pieņemami, jo šāda ir tā saucamā tiesiskā paļaušanās ar galu galā. Ja mums ir bijis 30 gadu termiņš un pēkšņi uzreiz 5 gadu, tas ar kaut ko jāpamato. Ir tāda medību saimniecība 5 gada praktiski, tā nav iespējama. Abas puses izstāstīja savu viedokli, mēs cerējām, ka tas tiks arī apspriests vēl un meklēt kompromisu. Diemžēl nē, jau pēc nedēļas, pēc mūsu sanāksmes, gatavi līgumi tika nolikti klubiem uz galda. Mēs varam teikt, šobrīd tie tikai 54 klubi bija pagājušā gada decembrī, kam bija šie līgumi jāparaksta šādā formā. Un kad pārējie gandrīz 900 līgumi tātad vēl gaida savu kārtu, varbūt pēc gadiem 20 tikai. Bet vienalga, medību saimniecībai 5 gadu periods nav pieņemams. Šai audzē ir 7 gadi, un pēc šī varam redzēt, mize ir nolobīta, ja tā var teikt. Un ar laiku, ja šis te mizes bojājums būs lielāks par pusi, tad šo te koka serdi, var teikt, izspiedīs uz āru un koka galotam nobeigsies. Katru gadu ļoti daudz hektārus arī veicam šos te stādījumu papildināšanas, jo dzinumi ir nokost un neatgriezenisks bojājums. Kā jūs plānojat sadalīt šo te, jo kā mednieku vidū virmo tā saruna, kad būs jāpāriet uz 5 gadu līgumiem? Jautājums ir,
uz viņiem pāries tajā brīdī, kad beidzās esošais līgums, vai tas notiks tagad paralēli visu? Uz tiem, kam ir noslēgti tā saucamie garie līgumi, uz 5 gadiem mēs pāriesim, tā, ka beigsies tie garie līgumi. Nav doma grozīt šā brīža līgumu termiņu. Attiecīgi tiem, kuriem beidzās līgums, tad varētu stāties spēkā jau jaunie 5 gadu līgumi. Jā. Nu, tas arī notiek. Pagājušā gada beigās virkne līgumu beidzās, tiem ir noslēgti šobrīd jau 5-gadīgie līgumi. Tas, kas mednieks interesē, tāda diferencēšana, tomēr mēs skaidri zinām, ka ir problēma vietas konkrētas, un mēs viņus zinām, tām problēma vietām ir vārdi. Savukārt, daudz vietā arī nav problēmas, ja? Jums ir diezgan pašiem arī precīzi skaidrs, kur ir lielākā. Mums, ja runājam par Stalbriedi, tad problēma reģioni ir Ziemeļkurzeme, Dienvidkurzeme un daļa Zemgales. Sāk parādīties arī indikācijas par Stalbriedi arī Latgales pusē, bet tās tiešām ir atsevišķas vietas. Savukārt Latgalē bija problēma ar alni, bet tā ir atrisināta veiksmīgi ar mednieku iesaisti, un alni populācija ir samazināta līdz optimālam. Grūti atrast. Klausies no pilnīgi visiem. Grūti atrast. Domāju, šis būs, bet arī ir. Reku, te jau var redzēt, ka koks paliek jau dzeltens skuja, jau zaļas skujas un jau galotnē jau šajā vietā. Tas ir viss, jā? Viss, jā. Kokam. Filma beigusies kokam. Bet, lai godīgi atrast kādu veselu koku, grūti jāmeklē. Mums konkrēti šo audzi mēs pavasarī vedām rādīt mūsu repelentu piegādātājiem no Austrijas. Viņi fotografēja, brīnījās, ka faktiski Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur šādos apjomos apstrādāts koks ar viņa repelentu tiek bojāti. Tad papildus, protams, mēs meklējām dažādas variantus. Silava ir iesaistījusies un veikusi dažādas pētījumus, un viena no tādām atziņām ir tā, ka pie ļoti liela dzīvnieku blīvuma faktiski mēs šos dzīvniekus pie repelentiem pieradinām. Mēs kā mežkopi faktiski vērtējām to savu darba rezultātu visu laiku, dažādos audzes attīstības posmos, un tas pēdējais, mēs kā mežkopi novērtējām, cik tad šajā audzē, kas ir sasniegusi 15-16 gadu vecumu, ir šo veselo koku īpatsvars. Un tā pieņemamā robeža visiem būtu, ka veselo koku īpatsvars ir 70%. Bet ja šeit paskatās ar tādu kritisku aci apkārt, tad skaidrs, ka šeit veselo koku īpatsvars ir, ja mēs ļoti cītīgi skaitām 5% no šīs audzes. Šeit jūs redzat, visi koki ir bojāti. Un šī rēta tur ir, tā kā mums šis te mērķis izaudzēt veselu, vitāli, noturīgu, augstas kvalitātes koku, šeit mums tas nav izdevies. Dzirdējām, ka esat pārtraukuši sadarbības memorandu ar Latvijas mednieku asociāciju. Ja vispār kā LVMs redz turpmāko sadarbību ar mednieku organizācijām? Uzsvēršu to, ka LVMs nepārtrauca, bet Latvijas mednieku asociācija pateica, ka izstājās no memoranda. Savukārt mēs meklējam risinājumu, vēlamies turpināt sadarbību ar mednieku pārstāvošām organizācijām, un tajā sakarā 29. janvārī mēs esam uzaicinājuši mednieku pārstāvošās organizācijas, zemes īpašnieku pārstāvošās organizācijas, ministrijas pārstāvis, valsts meža dienesta pārstāvis uz diskusiju, kā tad turpmāk apsaimniekot populācijas, kā turpmāk arī sadarboties savā starpā. Vai tas varētu rezultēties arī ar kaut kādu, varbūt jaunu memorandu? Mēs uz to ceram. Protams, kad ir jāizvērtē esošais un jāliek jaunas lietas atbilstoši šā brīža situācijai, jo situācija mainās, normatīvā vide ir mainījusies. Iespējams, ir arī jāmaina normatīvā vide, jāstās uz priekšu, piemēram, pa tām pašām medībām diennakts tumšajā laikā. Tā ir vēl viena iespēja, ko var vērtēt, kas var celt mednieku kapacitāti medībās. Šeit varam redzēt arī jau diezgan vecākai priedēji arī šo te stumbru bojājumu vietu. Tas nav cilvēku kaut kāds iegriezums, jā? Nē, nav. Jā, esam atbraukuši uz vietu, kur mums ir 47 gadus veca egļu audze, un šeit izteikti redzam, ka apmēram 20 gadu atpakaļ briedis ir bojājis šo egli. Un katra šī melnā vieta
ir šī te bojājuma vieta, kur koks cīnās, sveķo, bet pieiesim tuvāk, paskatīsimies neatgriezeniski bojāta egle. Katram šim te bojātajam kokam viņš ir inficējies ar stumbru trupi. Jā, nu šī faktiski ir neperspektīva audze, kuru vajadzētu vākt nost, bet šis te mērķis šai konkrētai vietai bija izaudzēt ļoti labu kvalitatīvu egļu audzi, kuru nocirsti 81 gadu vecumā vai pēc caurmēra, teiksim, kaut kādos 60-70 gados. Šobrīd ir 47 gadi un ir jādomā par šīs te audzes novākšanu. Vienkārši tas mūsu potenciāls ir tā zeme. Un mēs uz šīs konkrētās platības faktiski atkal audzējam nekvalitatīvu, nevienam īsti nevajadzīgu koksni. Un šādi izskatās koks šķērsgriezumā. Šeit ir tā trupe, un šī te trupe faktiski šajā vecumā ir līdz 3,5 metriem pirmajā nogrieznī, bet tam kokam augot tālāk, augot tālāk, šī trupe iet pa šo stumbru uz augšu, un viņi var aiziet gandrīz līdz pašai galā. Kura ir tā trupe? Neko te, šitā redzi, te melnais te vēl ir šitajā. Un šitā tālāk vairs nav. Un tā jau nav vienīgā vaina. Tā egļu audze pati pa sevi brūk kopā, jo paskatīties šeit tieši tais bojājuma vietās, viņa vēja ietekmē lūst, tās audzes retojās un faktiski veidojās neproduktīva egļu audze, kuru visticamāk mums būs jānovāc un jādomā, ar kādu sugu šeit atjaunot pa jaunu. Jā, pilnīgi melna līnija pa visu mežiņu. Kādi ir tie noskaņojumi, skatoties no mednieku viedokļa? Mārcis, kā ir tavā kolektīvā, arī liels kolektīvs? Noskaņojums neviens jau neko pārmetoši nesaka, saprot to situāciju, kāda ir mežā, jo pārsvarā kolektīvā medī cilvēki, kas arī strādā mežā. Viņi redz, kāda situācija ir vienā pusē un kāda ir otrā. Ir varbūt kāds, kas samierinās, bet manā kolektīvā šī situācija, manuprāt, ir mierīga. Un neviens nekādu lielu traci netaisa par šo te situāciju. Saprot, ka ir bojājumi, ka ir jāmedī un pie tā arī piestrādā. Varbūt jāuzsver, ka mēs kā mežsaimnieki, kā meža apsaimniekotāji nevienu brīdi neesam teikuši, ka visi staltbrieži ir jāizmedī vai jāizšauj. Ir jāatrod tas līdzsvars, tas nav viegli. Bet lēnām uz to ejam, un šis līdzsvars, šis dzīvnieku skaits, viņš katrā vietā var būt savādāks. Neviens nevar pateikt, ka šeit viņi drīkst būt 10 vai blakus teritorijā viņi drīkst būt 15. Tas ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, un gan mēs kā mežsaimnieki, gan mednieki, mēs paši jau jūtam, kur ir tā robeža. Skaidrs, ka tāda mana personīgā tāda novērojuma ir, ka faktiski pie kaut kādiem 15, 19 dzīvniekiem uz 1000 hektāriem mēs varam sadzīvot kā mežsaimnieki, un medniekiem medības būs vēl interesants. Es domāju, ka mednieki droši vien nepiekritīs populācijas samazinājumam līdz kaut kādiem 5 vai 10 dzīvniekiem uz 1000 hektāru. Tad vienkārši tas pasākums paliek neinteresants. Skaidrs, tie 90. gadi bija ļoti liels populācijas kritums, zinām iemeslu, visus tos iemeslus mēs zinām, un tad tie 2000. gadi, tas ir mērķtiecīgas darbības rezultātā, šī populācija ir mākslīgi uzaudzēta. Un šobrīd mēs neesam noķēruši kopīgi to brīdi, kad mums vajadzēja apstāties un teikt, ka šī ir tā robeža. Šobrīd tā robežai mēs esam daudz jau izaudzējuši pa daudz, un mēs cīnāmies ar tādām nopietnām sekām.